Mēs esam Mr. Pluma sidra darītava. Uz pasaules fona ļoti maza, bet starptautiski atzīta sidra darītava. Taisam ābolu sidru, taisam arī periju, kas ir bumbieru sidrs. Tas, ko mēs darām, ir balstīts mūsu konceptā, ka mēs ļoti fokusējamies uz kvalitāti, nevis uz kvantitāti. Es tajā laikā biju Berlīnē, tas bija 2010. gads. Bija sanācis jau pagaršot franču sidrus un arī vienu latviešu sidru, kurš iespējams bija Matveja sidrs. Radās tā ideja, ka varētu aizbraukt uz sidra darītavām, pastīties, kā tas notiek. Meklēju kontaktus Francijā, sidra darītavām un arī Austrijā. Es tā izdomāju, jo viņas tā kā aizsniedzamā attālumā likās. Un tad nonācu Francijā uz mēnesi kā praktikants. Bija interesanti. Tur sāku vismaz kaut ko saprast, jo pirms tam bija tā kā nulle. Reāli neko nesapratu. Tad atbraucu uz Latviju, nopirku ābolus vietējos. Uzlika raudzēties, iepazinos ar Dacīti, tad mēs jau kopā degustējām un nākamajā rudenī kopā aizbraucām uz Austriju. Tad jau tā kā samērā mērķtiecīgi gājām uz to, lai taisītu to sidra darītavu, un tad no 13. gada ražas mēs jau sākām tirgot. Ātri vien sapratām, ka mēs fabriku būvēt negribam, ka gribam saglabāt to spēju katrai mucai pievērst uzmanību. Tādu to līniju arī turam, un laikam jau tas bišķi arī atmaksājas, jo, kā saka, ir jau gūtas starptautiskas balvas, kas priecē pašus, kas saprot, laikam jau virziens nav nemaz tik slikts. Paradīzes ābolīši skaistuļi. Vēl nav īsti gatavs, bet garšīgs tāpat. Jā, tur tanīni ir, jā. Kamēr mums dārzā neauga šitie sidra āboli, tad tā iespēja dabūt tanīnus bija savvaļā. Tur ir vienkārši viena vieta Sēlijā, kur ir meža dārzs. Meža ābolu mežs. Tagad jau sāk mums arī ienākties tie sidra āboli, labākos mēs esam iepotējuši. Mēs kaut kādā šķirnē esam vīlušies, tad mēs nozāģējam te. Bija puļķīts pielikts, tad no viņa auga jau vainags, un tad tas vainags būs lielāks, mēs vienkārši visu pārējā noņemsim, un tur būs pilnīgi jauns vainags. Tie ir aizputes bumbieris, kuru mēs paši atradām. Viņš nav rūgts, bet ir skāps atšķirībā no ēdamiem bumbieriem. Šis, piemēram, ir Pāvilostas sidrābols, ko mēs esam atraduši mūsu Apple Safari braucienos. Viņš ir baigi foršais, sidram. Ēdams. Gandrīz, gandrīz ēdams. Cilvēki izvēlās vai bezalkoholisku dzēriens, vai ar vien mazāk alkoholisku. Bet ar vīnu ir tā problēma, ka, ja garšīgs, tad viegli pāršaut pār strīpu. No sidra var tev glāzi drošāk cilāt, un tas ir, manuprāt, milzīgs pluss. Jā, mēs taisam dažādus stilus. Mēs taisam, teiksim, negāzētus, mēs taisam šampaniešu stilu, tradicionālo metodi, mēs taisam karbonizētus. Mēs sakam, ka sidrs ir nākotnes dzēriens, vienkārši vajag dot to iespēju pamēģināt vienkārši to īsto vietējo dzērienu. Un izvēle ir tik liela, ka es domāju, ka katrs varētu atrast to, kas viņam patīk, kas labāk.